Labrīt, labdien! Esmu Herta Indriča, ergoterapeits Rīgas 5. pamatskolā attīstības centrā, un šodien ar mani arī pasniegs ziņojumu Anete Bromulte, certificēts audiologu pēc arī Rīgas 5. pamatskolā attīstības centrā, kā arī Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcas bērnu psihiatrijas nodaļā, klinikā. Jā, un tātad mēs jūs iepazīstināsim ar multidisciplināru komandas darbu alternatīvās un augmentatīvās komunikācijas ieviešanā skolas vidē. Jā, un sākumā ieskicēsim to, kas ir šī tā vieta, kur mēs strādājam, lai saprastu, kā mēs šo savu darbu organizējam. Tātad Rīgas 5. pamatskola attīstības centrs piedāvā iespēju iegūt savām spējām, attīstības līmenim un veselības stāvoklim atbilstošu izglītību. Un arī tiek realizētas speciālās pamatizglītības programmas. Tas ir 1. līdz 9. klasē 5, 8, 5, 9 kods, kā arī no 4. līdz 9. klasē 5, 7 kods. Un skatoties šos te kodus sīkāk, tos atšifrējumus, tātad 5, 7 tā ir speciālās izglītības programmas izglītojumiem ar garīgās veselības traucējumiem, 5, 8 izglītojumiem ar garīgās attīstības traucējumiem, un 5, 9 izglītojumiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem. Un tādu uzreiz turpinot par alternatīvās augmentatīvās komunikācijas ieviešanas procesā iesaistītajām personām, kas tās ir, protams, galvenais un pats svarīgākais ir šajā gadījumā skolēns, jeb izglītojamais. Un šīs personas, kas visbiežāk tiek iesaistītas, tas ir pedagogs, kas ir ikdienā ar skolēnu skolas vidē, kā arī vecāki, jo arī kaut arī skolēns daudz laika pavadā skolā savas ikdienas, bet arī mājās viņš ir kopā ar vecākiem vai citiem piederīgiem un arī ir nepieciešams komunicēt. Un arī nepieciešamības gadījumā mēs kā atbalsta komanda iesaistamies un arī strādājam kopīgi. Tad, kas tad slēpjas zem šīs atbalsta komandas? Mūsu skolā tie ir vairāki speciālisti, kurus varētu iedalīt tādā kā medicīniskajā blokā un pedagoģiskajā blokā. Mums ir tādi atbalsta speciālisti. Jā. Skolas zvans. Mums ir tādi atbalsta speciālisti, kā piemēram pēdiatrs, psihiatrs, fizioterapeits, ergoterapeits, mākslu terapeiti, arī audiologopēds, logopēdi, korģējošās vingrošanas skolotāji un citi. Jā, un tieši, ja mēs skatāmies uz sadarbību, tad runājot par alternatīvo augmentatīvo komunikāciju, visbiežāk šajā ieviešanas procesā tieši skolas vidē visvairāk sadarbojas klases pedagogs kopā ar audiologopēdu, taču pēc nepieciešamības mēs varam iesaistīt citus speciālistus, kā piemēram mani ergoterapeitu, kas var, piemēram, palīdzēt pozicionēšanas jautājumos. Un šie te visi viss personāls darbojas, miedarbojas tā kā tādi zobratiņi, lai būtu rezultāts. Un vairāk par šo te multidisciplināro darbu skolas vidē. Tātad sākotnēji mēs speciālisti individuāli novērtējam skolēnu un arī sanākam kopā, rīkojam atbalsta komandas sapulces, kur mēs dalāmies ar saviem novērtējumiem, novērojumiem skolas vidē par konkrētiem skolēniem un, ja nepieciešams, arī vienojamies par kopīgiem mērķiem. Un arī konsultējam kā atbalsta speciālisti viens otru tieši mērķu sasniegšanā. Piemēram, es kā ergoterapeits varu vērsties pie audiologopēda, mēs varam izvirzīt kopīgu mērķi saistībā ar komunikāciju, un tad man var palīdzēt audiologopēds izvēlēties, kāda veida varbūt attēlus uzsākt pirmos izmantot nodarbībā, kāda veida tos, un tieši es atkal varu
palīdzēt saistībā par pozicionēšanas jautājumiem. Tā, un tad arī pedagogs ir svarīgs dalībnieks un arī ir informēts par skolēna individuāliem mērķiem un arī par to, ko mēs katrs kā atbalsta komandas speciālists darām, kāda ir mūsu loma. Un kā dokumentācija, tas mēs arī fiksējam savus mērķus, novērojumus, novērtējumus individuālā izglītības programmas apgūves plānā. Tālāk došu vārdu savai kolēģei Anetei. Tā. Labdien visiem! Kā jau Hertīgi iepazīstināja, es esmu Aneta Bromute, audiologopēce šajā skolā un arī bērnu slimnīcā psihiatrijas klīnikā. Tad mēs pastāstīsim vairāk tieši par šo alternatīvo augmentatīvo komunikāciju un ieviešanu tieši mūsu skolā. Mēs varbūt neapskatīsim pilnīgi visas metodes un visas ierīces, bet ar to, ar ko mēs esam saskārušies un ko mēs esam ieviesuši vai mēģinājuši ieviest. Tad vēlreiz arī atkārtošos, kā jau kolēģi minēja, mums ir jāsaprot, kas tad ir alternatīvā komunikācija un kas ir augmentatīvā komunikācija. Alternatīvā komunikācija ir domāta cilvēkiem, kas nespēj sazināties mutvārdu valodā, un viņi bieži aizstāj tieši šo mutvārdu valodu, nodrošina spēju sazināties un komunicēt, tā kā neizmantojot šo runāto valodu. Bet augmentatīvā komunikācija ir domāta cilvēkiem, kuriem ir ierobežota mutvārdu valoda, un tā nav doma, ka mēs pavisam aizvietosim šo mutvārdu valodu, un tā palīdz izteikties un veicina tieši šīs mutvārdu valodas attīstību, lai vieglāk ir saprast, piemēram, ja bērniņš ir pavisam neverbāls, tad viņam šī pati ierīce būs, lai izteiktu visu šo vēlmi, bet ja bērns var pateikt 2, 3 vārdus, tad mēs, protams, atbalstīsim, lai viņš runā to mutvārdu valodā, bet tad šī ierīce, viņa būs augmentatīva, jo viņa palīdzēs viņam izteikt vairāk vārdus, izvēlēties dažādus attēlus un arī pateikt, kā tad viņš varbūt jūtās. Mazliet par izvērtēšanu, ja arī klausās speciālisti, ne tikai vecāki, šis ir arī firmas Tobii Dynavox piedāvātais izvērtēšanas protokols, bet kas tad tur ir iekšā? Viņi ir apkopojuši dažādus jautājumus, kas apskata, kādas ir tad šīs spējas, kā un vai skolēns komunicē, kādas ir vajadzības un tieši skolēnu vēlmes, kā viņš izvēlās par to paziņot, par savām vajadzībām. Šeit mēs noteikti arī aizpildot šo protokolu skolas vidē jautājam pedagogam, ja viņš ir vairākus gadus jau strādājis ar bērnu, mēs jautājam vecākam, un tad kopīgi mēs to varam aizpildīt un paskatīties, kas tad ir šīs bērna spējas, kā viņš to var parādīt. Protams, arī ierobežojumi, kādi tie ir, vai tie ir intelektuāli vai fiziski ierobežojumi, kas varētu mums traucēt tieši šīs komunikācijas ieviešanai. Tad ir vēl viens izvērtēšanas šāds materiāls, kas arī ir pieejams internetā, kur šeit jau ir jautājums, šeit ir arī video piemēri, kā izvērtēt, kāds ir komunikācijas līmenis un arī pēc tam paskatīties, kas tad ir tas, uz ko mēs varam strādāt un ko tad mēs esam sasnieguši. Bet mēs esam iepazinušies, tātad sākumā mēs izvērtējam bērnu, apkopojam stiprās, vājās puses, un tad mēs esam nonākuši pie šīs alternatīvās komunikācijas veida, un viens no tiem ir reāli priekšmeti. Šeit arī ir priekšmeti no mūsu nodarbībām, daži priekšmeti no internetiem, bet galvenais šis informācijas nesējs ir priekšmets, un šeit bērns vai nu var parādīt vai izvēlēties, un tā mēs sapratīsim, ka viņš vēlas tieši šo, vai arī asociējam konkrētu darbību tieši ar šo attēlu vai ar reālo priekšmetu, kad mēs parādām, piemēram, karote, tātad karote ir tas, kad mēs ēdīsim, vai kastīte, pusdienu kastīte, bērns ieraugot, saprot, ka viņam jāaiziet ir nomazgāt rokas, un tūlīt mēs dosimies uz pusdienām. Žesti un zīmju valoda,
Tā ir speciāla zīmju sistēma, kā komunicēt, un tāpat kā arī mums ir dažādas valodas, latviešu valoda, igauņu valoda, zviedru valoda, tad katrai arī zīmju valodai ir savas zīmes attiecīgi pēc valodas. Šeit jūs redzat, kad meitene rāda sēdēt, šī būs angļu valodas zīmju valoda, bet apakšā, kur meitene rāda žestu un piesit sev pie sāna, tur būs suns. Un šeit es gribēju arī pateikt, ka ir tāda mājaslapa un arī aplikācija Spread the Sign, kur ir pieejams visas šīs zīmju valodas, kur var noskatīties arī video, īpaši, ja vecāks to vēlas apgūt vai speciālists, kurš nezina, un pie jums nonāk šāds bērniņš, tad kaut kādas vismaz žestus, kā sasveicināties vai pateikt savu vārdu, šeit arī var ieiet iekšā, un tas ir pieejams, un mēs varam izmantot. Tad pēc tam ir komunikācijas attēli. Es domāju, ka šis ir viens no tādiem populārākajiem veidiem, ko arī visi zina. Un šie komunikācijas attēli iedalās tādos grūtākos un vieglākos, jo mums ir jāizvērtē, ne visa veida attēli derēs vienam bērnam, un citiem, piemēram, patiks labāk, ja tas ir reāls priekšmets. Citi būs spējīgi saprast, ja man ir bildē balons, ka es dabūšu jebkādu balonu, bet citam būs ļoti svarīgs, ja tur šajā bildē ir krūze, tad lai tā ir tieši tā krūze, no kuras viņš ikdienā dzer. Šeit jūs arī varat redzēt, ka mēs veidojam arī savus materiālus, lai mēs varam arī viņus izsūtīt gan skolas ietvaros, gan arī vecākiem nosūtīt, ja mēs gaidām, lai viņi to mājās izmanto. Šeit arī ir mans un Hertas attēls, ko mēs mēģinām iedot katrā klasē pedagogam, lai viņš var bērnu sagatavot tam, ka bērns nāks pie mums uz nodarbībām. Tad mums ir tāda vienošanās, ka tajā dienā vai nu bērnam ir šis dienas plāns, vai arī bērns vienkārši tiek pabrīdināts, un šodien pie tevis nāk šis speciālists, un tad viņš zina, ko viņš var gaidīt dienas garumā. Šeit arī ir komunikācijas attēli no reālās vides, no skolas vides, un arī no nodarbības procesa, kur mums ir svarīgi mācīt, ka šīs attēls nozīmē konkrētās lietas. Dažreiz tas notiek ar spēlēm, ar figūriņām, bet citreiz mēs arī visveiksmīgāk, ja tā, piemēram, ir toalets apmeklējums, mēs ņemam šo reālo attēlu, tad, kad mums jāveic šī reālā darbība un ejam bērnam līdzi un mācam, ka šis attēls nozīmē šo konkrēto darbību. Tad tie ir runas dēļi. Runas dēļus mēs arī, ja bērnam šis dēlis ir izsniegts, tad mēs aicinām vecāku šo dēli atnest uz skolu, mēs to pielāgojam, uzrakstam arī instrukciju, kā tas ir jālieto gan pedagogam, gan arī mājās vecākiem, un tad kopīgi mēģinam nodarbību laikā, mēs attīstam to spēju nospiest to attēlu un pēc tam dodam atpakaļ uz klasi, un klases skolotājs iespēju robežās arī mēģina to izmantot, un tad vecāks mājās turpina. Varbūt tikai tās tēmas tad ir dažreiz citādākas. Šeit mums ir jau sarežģītākas lietas, kā programmas planšetdatoros. Gribu minēt to, ka mēs skolā pielāgojamies, ja bērns atnāk ar savu planšetdatoru un viņam jau ir programma, ko viņš jau ir apguvis, tad, ja šī programma strādā un viņš viņu var lietot, tad mēs strādājam ar šo programmu un apgūstam gan mēs kā atbalsta speciālisti, gan arī pedagogs. Ja mēs secinām, ka šī programma, kas ir bijusi, nav tik efektīga, tad mēs, protams, aicinām vecāku un stāstam, ka mums vajadzētu iespējams mainīt programmu vai ierīci un kopīgi cenšamies atrast to labāko. Šeit arī ir piemērs no klases vides, kur meitene ir sava planšete ar programmu, kur viņa ir palūgusi, lai viņai iedod padzerties, un tad arī viss tas tika dokumentēts, lai mēs varam arī vecākiem pēc tam pateikt, ka mēs esam iemācījušies klases vidē, palūgt planšeti, to atvērt un palūgt padzerties. Vēl viena no programmām, kas ir PETS,
ko arī var izmantot līdzīgi, kā daudzi jau varbūt ir dzirdējuši šo komunikācijas attēlu sistēmu grāmatiņu. Šī vienkārši ir versija, kas ir pārlikta tā planšetdatorā un ir digitalizētā veidā. Nākamā programma, ar ko mēs arī strādājam, ir Seaboard. Šī ir bezmaksas programma, jo iepriekš minētās ir maksas programmas, bet šī ir bezmaksas programma, kur diezgan ir angļu valodā, bet ļoti viegli var pielāgot latviešu valodai, pievienot arī savu balsi. Un tādiem vienkāršam komunikācijas līmenim ir ļoti, ļoti laba. Grūtāk ir tad, ja bērns ir spējīgāks un ja mēs redzam, ka viņam šīs iespējas būs vairāk, tad mēs cenšamies pāriet uz cita veida programmām, kas arī mums ļauj iestatīt plašus vārdu krājumus un arī vieglāk lietojumu mājās. Tad mūsu skolā ir arī acu skata vadāmība, un mēs lietojam Tobii Dynavox PCI, kas ir visi saka mazā pildspalviņa, ko var pielikt datoram lejā. Tad mēs šo mazo pildspalviņu pieliekam pie datora, kas mūsu acu skatu piefiksē, veicam nepieciešamās darbības, lai bērns pēc iespējas labāk varētu veikt šīs darbības ar acīm. Un ir arī dažādas programmas. Tas, ko jūs redzat, kur mums ir tādi zaļi, mazliet zili, oranžīgi, sarkani šie burbulīši, šis ir reģistrētais acu skats, kas ir noticis, kad bērns ir spēlējis kādu aktivitāti. Un, ja mēs sākam skatīties no augšas, tad bērns savu acu skatu mēs redzam, kur ir virzījis. Viņam ir jāizvēlās viens no 4 attēliem, lai viņš iegūtu šo rezultātu, izvēlētos bildīti, un kad viņš ir izvēlējies bildīti, beigās tad viņam sanāk uztaisīt tādu monstriņu. Un pēc šī mēs veicam analīzi, kāds varbūt ir šis laukums, kur bērns var skatīties, kādi ir ierobežojumi, un arī klases vidē, tad, ja pedagogam nav, piemēram, pieejama šī acu skatu vadāmība, tad mēs lūdzam, piemēram, mēs redzam, ka kreisā pusē augšējā stūrī ir grūti paskatīties, vai tur rādot, piemēram, arī kaut kādas tur mantiņas vai piedāvājot materiālus, var sākt no viduspunkta un dažreiz mēģināt pavirzīties arī uz šo kreiso pusi, uz augšējo punktu, kas ir grūtāks, bet kas mums palīdzēs pēc tam arī šajā acu skatu vadāmībā. Tad, ejot uz leju, šis vidējais, šeit mēs varam secināt, ka bērnam acu skats vairāk ir virzījies pa apakšu, un ja mēs arī piedāvājam viņam kādu veidu informāciju, tad mēs to piedāvājam vairāk uz leju, nevis piedāvājam punktā, kur viņam ir grūti skatīties, un tad lēnām arī nodarbību laikā, mājās un klasē mēģinam tad iespēju robežās tā kā palielināt šo iespēju skatīties uz augšu. Un tad lejā 3. bildē mēs redzam, ka šeit acu skats ir bijis ļoti mērķtiecīgs, viņš ir fiksējies uz vieniem punktiem un ātri reaģējis. Un šeit arī varbūt izsecināt, vai ir iespēja bijusi paskatīties uz šiem augšējiem punktiem, kreiso stūri. Ir dažāda veida komunikācijas arī programmas. Šeit, piemēram, kur ir pudeles, tur ir izgriezums no nodarbības, kur bērns skatoties, nofiksējot skatu konkrētu laiku, var ar bumbiņu iemest pudelē. Un tā mēs mācāmies bērnam sākumā vadīt savu acu skatu, lai veiktu darbību, un tad virs šīs spēles, kur pudeles jūs redzat, jau tā ir komunikācijas programma, kur bērns pats, piemēram, var izvēlēties, kādu viņš vēlas aktivitāti veikt nākošo. Mūsu skolā šī, es teiktu, ir ļoti ekskluzīva iespēja, ka mums ir šāda veida ierīce, un lai mēs varētu pēc iespējas labāk to izdarīt, mums ir arī dažādi veidi programmas, kas ir spēļu programmā Look to Learn. Tad mums ir komunikācijas programma Snapscene, TD Snap un komunikators 5. Protams, šis nav viss komplekts, bet šī ir tā pamata paka, ar ko mēs strādājam. Mēs, protams, uz nākotni ceram, ka mēs varētu viņu papildināt, bet sākums tas ir ļoti labs, jo šis
skolēniem tieši ar kustību traucējumiem sniedz iespēju attīstīt šīs komunikācijas prasmes, kur līdz šim mums varbūt bija grūtāk saprast, varbūt, kas tiešām viņiem ir piemērotāks, cik viņi var mums parādīt. Bet šis tiešām mums ir bijis ļoti liels palīgs. Un, ja nu mēs runājam par šo alternatīvās un augmentatīvās komunikācijas ieviešanu, tad mums ir svarīgi radīt bērnam dabīgu vidi komunikācijai. Piemēram, ja viņš sēž klasē savā krēsliņā, tad mēs aiziesim pie viņa ar dažāda, piemēram, kaut vai grāmatiņa, mums būs komunikācijas ierīce, kur mēs būsim sagatavojuši tur varoņu vārdus, vai mēs būsim sagatavojuši šo grāmatas galveno stāstu, un tad mēs kopā skatoties grāmatu varam uzdot jautājumus par šo stāstu, lai bērns var atbildēt, un šādā veidā radīt to vidi, kas notiek ikdienā, vai, piemēram, lūk, mums ir jāģērbj kurpes, tad mēs atveram vaļā sagatavot to daļu, kur mums ir ģērbšanās, un mēs varam ar bērnu iesaistot viņu, pārunāt šo procesu, kā tad mēs šīs kurpes ģērbsim, kas ir vajadzīgs un tā. Jo, ja mēs nosēdinām bērnu tikai pie galda un tagad ir tikai mūsu prasības un vajadzības, mēs nezinām, vai tas bērnam ir aktuāli. Un prasīt, varbūt viņš neiesaistās, tāpēc, ka viņš to nevēlās. Un viņam nepatīk šāda veida komunikācija, kas ir piespiest un kas nav saistīta viņam ar šo ikdienas aktivitāti. Ko mēs cenšamies veicināt, lai šī komunikācija būtu apusēja. Un šis ir tas brīdis, kad nevienmēr bērns ir gatavs komunicēt, bet mēs mēģinam tieši vērot viņu un pielāgoties tai spējai, kā viņš var tieši parādīt to, kā viņš komunicē. Kaut vai tas ir acu skats vai ja tas ir galvas pagriešana uz konkrēto pusi. Un tāpēc mēs meklējam tās aktivitātes, varbūt tā ir burbuļu pūšana, un mēs izpūšam burbuļus, un uz to pusi, kur burbulis lido, tad bērns pagriež šo galvu, un arī tā ir iespēja komunicēt. Būtu labi sākt ar vienu aktivitāti, kas pakārtot kādas citas vēlmes izpildīšanai. Piemēram, ja šī ir tā pati burbuļu pūšana, es burbuļus nolieku vienā pusē, un tikai tad, kad bērns būs pagriezis, piemēram, galvu šo pusi, vai būs sniedzis savu roku, tikai tad šie burbuļi tiks izpūsti. Un tas ir tāda, kā saka, iespēja bērnam dabūt kaut ko patīkamu, un mums arī mācīt viņam, kā tad komunicēt ar mums, lai dabūtu šo patīkamu aktivitāti. Protams, ir nepieciešams sagatavot šo veidu, lai bērns varētu atbildēt, tieši pielāgojot viņa spējām. Ja mēs iedosim nepielāgotu ierīci un brīnīsimies, ka tas taču nestrādā, protams, tas nestrādās. Mums ir jāsaprot, ka katrs bērns ir individuāls, un tikai tāpēc, ka varbūt diagnozes ir līdzīgas vai vienādas, nenozīmē, ka viņam derēs tas pats, kas derēja mums citam bērnam. Un, protams, rādīt piemēru, lai komunikācijas prasmes viņš mācās no mums, arī uzdot jautājumus, nosaukt darbības, demonstrēt dažādas atbilstošas situācijas. Jo, ja mēs tikai prasīsim no bērna un teiksim, nospied to, tā nav komunikācija, tā ir pavēles izteikšana. Tāpēc arī tad, kad mēs viens ar otru runājam ikdienā, mēs arī uzdodam jautājumus, iesaistamies, stāstam, rādam, tāpat arī lietojot alternatīvo un augmentatīvo komunikāciju. Un svarīgi ir atbilstoši reaģēt uz katru mēģinājumu komunicēt, jo, ja bērns savās iespēju robežās ir paskatījies uz mūsu pusi vai sniedzis roku vai pakustinājis pirkstu, un mēs to ignorēsim, viņam nebūs nekādas vēlmes nākotnē arī mēģināt ar mums komunicēt, jo tas viņa mēģinājums netika apbalvots ar kaut ko patīkamu. Šis atbilstoša reakcija var būt smaids vai
mēs varam mutiski pateikt, es redzu, ka tu vēlēsi ar mani komunicēt, vai tu paskatījies uz šo pusi, vai tu sniedzi roku. Es tā kā saprotu, ka es varu tā kā piedāvāt varbūt lūk, divas izvēles, ko no šī tu vēlējies, un tad veicināt, lai tā komunikācija attīstās arī uz priekšu. Un kā tad mēs to ieviešanu arī darām, kad mums ir svarīgi apkopot šīs stiprās puses un vājās puses, un tad mēs plānojam šo nodarbību procesu, jo lielākā aktivitāte mums kā funkcionāliem speciālistiem, mēs darbojamies gan nodarbībās, gan pēc tam ejam klases vidē un palīdzam pedagogam tad šo alternatīvo vai augmentatīvo komunikāciju ieviest klasē. Un mēs izmantojam arī struktūru, lai bērnam ir skaidrs, ko mēs no viņa sagaidām. Ja bērns nāk pie mums un mācās lietot šo ierīci, tad būtu labi, lai katru reizi viņam tā ierīce būtu klāt, nevis viena nodarbība būs, otru nebūs, tad varbūt viņa atkal būs. Tas nedos to vēlamo rezultātu. Protams, izmantojam arī motivatorus. Ja mēs zinām, ka motivators būs multfilms, tad mēs izdarīsim visu iespējamo, lai viņš caur komunikācijas veidu var mums šo multfilmu pajautāt. Radam drošu un kontrolētu vidi, jo tas, ka mēs ļaujam brīvi komunicēt, nenozīmē, ka mēs atļausim darīt pilnīgi visu, bet mums ir jānodrošina, lai tas, kas varētu mums traucēt vai apdraudēt šo komunikācijas vidi, mēs viņu vienkārši aizliekam, piemēram, ja bērnam patīk raut puķu podus no palodzēm un mēs zemē, tad mēs varbūt uz šiem nodarbībām tos puķu podus aizliksim tur, kur viņi nav aizsniedzami. Radām pozitīvas asociācijas, lai šīs aktivitātes būtu patīkamas, lai nav tikai sēdēšana pie galda un mocīšanās, bet lai tāds komunikācijas process ir patīkams abiem cilvēkiem, kas ir iesaistīti. Un, protams, par vēlamu rīcību pienāks pozitīvs pastiprinājums. Piemēram, bērns ir, ja mūsu vēlme ir kaut vai atvērt grāmatu, un bērns ir kaut vai pieskāries ar roku grāmatai, un mēs viņu uzslavējam, un par to viņš arī, vai viņš saņem dažreiz, ja tas ir kāds saldumiņš, par ko viņš, tad mēs arī viņam iedodam par to, ka viņš ir labi pastrādājis arī kaut ko tā. Tad, protams, kas tad mēs visu komandi ņemam vērā, kāds ir šis komunikācijas veids, un arī pielāgojot viņu, tad mums ir svarīgi saprast, vai tas būs reāls priekšmets, attēls vai piktogramma, izvēlēties arī izmēru, krāsu, fonu, kā jau arī iepriekš kolēģi minēja, jo, ja bērnam, piemēram, ir kustību traucējumi, mēs viņam iedosim ļoti, ļoti mazu lapiņu, kura vēl saburzīsies un nebūs ielinēta, viņš nekad viņu nelietos komunikācijā, jo tas viņam nav ērti un nav piemērots. Tāpat arī kontrasti, ja ir redzes grūtības, mums ir jābūt tādiem attēliem, lai viņi var veikt savu funkciju. Šeit jau arī kustību ierobežojumi, ja mēs nepielāgosim bērnam šo ierīci, un tā nebūs pieejama vidē, kas arī tāpēc ir ļoti nepieciešams ergoterapeits. Jo citreiz mēs varbūt skatāmies un domājam, mums pasaka, nē, viņam šis nedara, bet varbūt ir veids, kā mēs varam atrast, lai viņam derētu šī ierīce. Un kas ir vēl svarīgi, šī materiāla ilgtspējība un pārvietojamība, ja, piemēram, bērnam ir šī komunikācijas ierīce, mums pēc iespējas būtu nepieciešams, lai tā būtu izturīgāka, lai kartiņas, piemēram, arī, ja mēs lietojam, lai viņas būtu laminētas vai viņas būtu uz cieta kartona, lai nav tā, ka mums katru dienu jātaisa visu no jauna. Jo tā ir bērna valoda, un šī te ierīce, ar kuru mēs strādājam, ir jāiet viņam visur līdzi. Tas nav tikai kaut kas, ko mēs darām skolā, tas nav tikai kaut kas, ko darām mājās vai nodarbībās. Mēs arī negribētu, lai mums kāds pasaka, tev ir dienā 10 minūtes, ko izteikties, un vairs tev nebūs. Tas radītu stresu, un mēs arī ar laiku, es domāju, atmest to roku un varbūt negribētu pat komunicēt, jo mēs meklētu citus veidus, kā eksistēt ikdienā.
Protams, ir arī ierobežojumi. Viens no lielākajiem ierobežojumiem ir tas, ja vecāks neiesaistās, jo tas bieži ir tas mūsu lielais resurss. Un, piemēram, vai nu šī ierīce nav iegādāta, vai vecāki nav aizgājuši, lai viņiem izsniedz šo ierīci. Ja netiek nodrošināti tehniskie palīdzekļi, tad mums ir ierobežota šī pieejas metode. Un arī šeit, jā, tas ir, mēs sagaidām sadarbību no vecāka, lai, ja viņam ir nepieciešami, viņš aiziet pakaļ šī ierīcē. Protams, arī pedagogi dažreiz baidās no tā, ka viņi kaut ko izdarīs, īpaši, ja šī ierīce ir dārgāka, vai ja viņiem trūks prasmes, bet maziem solīšiem mēs cenšamies atbalstīt pedagogu un iespēju robežās viņi arī cenšas iesaistīties, arī lai bērnam būtu iespēja izteikties. Svarīgi, lai ierīce tiek izmantota nodarbībās. Ja bērns bieži kavē skolu, tad nodarbības viņam arī nevar īsti notikt, un arī tad viņš to ierīci nevar īsti izmantot. Un mums ir ierobežots nodarbību skaits, tāpēc mēs ļoti, ļoti ceram un aicinām vecākus un pedagogus iesaistīties arī ierīces lietošanā, īpaši, ja mums ir nodarbības, lai apmācītu bērnu, lai pēc tam viņš šīs prasmes arī turpinātu, tad, kad šīs nodarbības varbūt beigsies. Un šeit ir tie mūsu veiksmīgie piemēri šai mūsu atbalstu komandai, visiem šiem daudziem speciālistiem, ko minēja Herta, un pedagoģu sadarbība, kas tad vislabāk mums strādā. Ja bērns tiek sagatavots nodarbībai un bērns zina, pie kāda speciālista viņš ies, jo speciālistu tiešām mums ir daudz, parādot šo attēlu, tas mazina trauksmi, gan to, kur nu man ir pēkšņi jāiet, gan arī viņš zina un var plānot to savu laiku. Ja klases vidē ir pieejami alternatīvās vai augmentatīvās komunikācijas attēli, kā piemēram, tas var būt attēls, lai viņš var pateikt, ka viņš vēlās uz stolti, viņš vēlas padzerties, ka viņš varbūt vēlas konkrētu pedagogu pasaukt. Iespēju robežās pedagogs turpina prasmi attīstīt klases vidē. Mūsu pedagogi tiešām ir ļoti zinoši un šajās lietās arī tiešām daudz izmanto šo alternatīvo un augmentatīvo komunikāciju. Un nodarbībām klasē tiek izmantots vienāds saziņas veids. Nebūs tā, ka pie manis viņš, piemēram, atnāktu un mēģinātu tur mācīties zīmju valodu. Klasē viņš aizies un mēģinās izmantot tieši šīs kartītes, lai sazinātos tikai ar kartītēm. Mājās varbūt vecāks izmantot vēl kādu trešo veidu, kā viņš ar viņu komunicē. Tā mēs nedarām. Mēs mēģinām saskaņot, lai visi mēs ejam pēc viena mērķa, jo tas būtu tāpat, kā mums katram likt runāt citā valodā pavisam. Tālāk es došu vārdu atkal ergoterapeitei Hertai. Jā, tad es nedaudz ieskicēšu to, kāda tad ir šī ergoterapeita loma alternatīvās, augmentatīvās komunikācijas ieviešanā, jo audiologopēdi ļoti plaši, manuprāt, īsā laika periodā pastāstīja, kāda veida komunikāciju mēs izmantojam skolas vidē, bet ar vienu vārdu atbildot, kāda ir tā ergoterapeita loma, tā ir piekļūstamība. Un tieši attiecībā uz pozicionēšanu mums ir ļoti svarīgi skatīties uz personu, jeb skolas kontekstā tas ir izglītojamais. Mēs ievērojam, protams, pozicionēšanas pamatprincipus un iespēju robežās nodrošinam atbilstošu pozīciju, vai tā var būt sēdus vai guļus, un arī pielāgojam tehniskos palīglīdzekļus, vidi, lai bērns pēc iespējas veiksmīgāk varētu komunicēt, izmantojot konkrēto ierīci. Un pieminēt tikko ierīci, un arī ierīci mēs
varam pielāgot, vai tās ir kartītes, vai atkal acu skata vadāmība, tad mēs izvērtējam, kā mēs to tātad pielāgosim konkrētiem skolēnam, individuāli skatoties, un tad tas galvenais noteikums ir, lai šī ierīce atrodas acu skatu līmenī. Jā, un tomēr varu nedaudz piebilst, ka mums arī var būt tādi ierobežojumi tieši skatoties uz pozicionēšanu, un lai ieviestu šo te alternatīvo augmentatīvo komunikāciju, tas var būt tā, ka mums nevienmēr ikdienas darbā ir iespējams nodrošināt šos te atbilstošākos risinājumus, pielāgot skolēnu tehniskos palīglīdzekļus. Mums ir ļoti svarīga sadarbība ar vecākiem, lai pielāgotu tos, jo mēs uz savu galvu paši nevaram pieņemt lēmumus un visu pielāgot pēc sava prāta. Bet tomēr ir arī reizes, kad mēs izglītojam vecākus, arī vecāks vēlas, lai bērns apmeklē nodarbības, bet reizēm arī atsakās sadarboties un nevēlas, lai tiktu veikti konkrēti pielāgojumi vai tehniskā palīglīdzekļa remonts, nomaiņa. Tāpēc vēlreiz gribu uzsvērt, ja ir šeit vecāki, tad vēlreiz vēlos, lai jūs arī turpmāk, ja jums ir kāda saskarsme ar speciālistiem, tad galvenais vārds ir sadarbība. Un, jā, turpinot par sadarbību, šeit vairāk būs tas, ko audiologopēds mums skolas vidē dara. Tātad sazinās, arī konsultējas ar vecākiem par to, kā tieši šajā mājas vidē tiek komunicēts un vai tiek lietot šī komunikācijas kāda ierīce, metode. Un, ja tā tiek lietota, tad mēs skolas vidē arī to cenšamies ieviest, lai būtu tāda kopēja saskaņotība, kopējs komunikācijas veids. Un, ja tomēr tā netiek lietota, tad ar audiologopēdu palīdzību, tad mēs pakāpeniski to ieviešam skolas vidē, un arī audiologopēds var sniegt vecākiem konsultācijas, viņus izglītot par to, kā tieši arī mājas vidē viņi var izmantot šo komunikāciju. Jā, un tad vēlreiz svarīgākais pašas beigas, ko es varu uzsvērt, kad mums ir svarīgi, lai mēs sadarbotos ar speciālistiem un pedagogiem, lai vecāki arī šajā procesā iesaistītos. Vecāku uzdevums arī būtu, ja šī ierīce kāda konkrētā ir pieejama, tad, lai arī skolā tā būtu pieejama, piemēram, planšetdators, lai tas darbotos, ir uzlādēts, pieejams, jo, ja mums šīs ierīces nav, un tas ir vienīgais veids, kā bērns komunicē, tad mēs principā viņam aizliedzam šo iespēju komunicēt, un tad arī, lai izglītojamais lietot šo tā ierīci ikdienā, un arī svarīgi vecākam mācīties kopā ar bērnu, jo iespējams, ka, ja tā ir augstāka tehnoloģija, tad arī mums, kā pieaugušajiem, arī speciālistiem, bieži vien nākas mācīties ko jaunu, tad arī vecākam būtu ieteicams mācīties šo jauno komunikāciju kopā ar bērnu. Un, protams, nekautrēties un uzdot neskaidros jautājumus speciālistam, lai mēs varētu risināt šīs problēmas, ja tādas ir, un arī virzīties kopā uz sadarbību un mērķu sasniegšanu. Jā, un tad pieminēšu, ka mums skolas mājaslapā ir pieejami arī vairāk metodiskie materiāli, bet šeit ir uzrādīti materiāli tieši par alternatīvās augmentatīvās komunikācijas ieviešanu, un arī par planšetdatoru lietošanu, izmantošanu valodas attīstības veicināšanā bērniem ar īpašām vajadzībām. Un, jā, šo esmu vairākas reizes dzirdējusi no savas kolēģis audiologopēdes, bet arī pieminēšu to, ka alternatīvā, augmentatīvā komunikācija tā nav nekāda burvju nūjiņa, un bērns nesāks lietot šo komunikāciju tikai tāpēc, ka tā ir pieejama. Tāpēc vēlreiz mums vajag sadarboties gan ar speciālistiem savā starpā, gan arī ar vecākiem un, protams, ar bērnu. Jā, paldies par uzmanību! Liels paldies mūsu logopēdai, ergoterapeitei par tik izsmeļošu stāstījumu tieši par šīm iespējām skolas vidē.